Tā nu ir iegadījies, ka mūsu klimatiskajai joslai ir raksturīgs garš augstais periods, kad pūš ledaini vēji un dodoties mājup no darba ir jau tumšs. Šis laiks ir kā radīts, lai ļautos profesionāļu rokām un vēl nebaudītām skaistuma kopšanas procedūrām. Kad beigušās dažādas vasaras aktivitātes un arī drēgnais rudens mūs pametis, varam atkal atgriezties pie ziemas prieku baudīšanas, pikošanās, slēpošanas un visa pārējā, kas vien ienāk prātā. Taču pēc šādas kārtīgas aktīvās atpūtas ķermenis klieks pēc dažādām mierīgām relaksējošām procedūrām un omulīgas atmosfēras. Sigulda jau izsenis bija viena no Latvijas pilsētām, kas neatkarīgi no gada laika allaž piesaistījusi turistu un atpūtnieku uzmanību. Šobrīd te ir 4 viesnīcas un neskaitāmas viesumājas, kas piedāvā atpūtniekiem gultas vietu. Viesnīca Ezeri ir vienīgā no Siguldā esošajām, kas piedāvā ne tikai naktsmītni, bet arī daudzveidīgus, relaksējošus spā pakalpojumus. Viesnīca Ezeri šogad svinēs savu 15. dzimšanas dienu. Tomēr šādā veidolā, kādā to redzam šobrīd, tā izveidojusies tikai pirms 5 gadiem, kad veikti nopietni rekonstrukcijas un pārbūves darbi. Abas viesnīcas ēkas savienotas, šādi iegūstot daudz lielāku platību, kā arī izbūvēts papildus spā komplekss, kas ļauj konkurēt ar pārējām viesnīcām. Nedaudz atskatoties vēsturē, agrāk šis īpašums piederējis kādam vācu kungam, kas ēkas izīrēja, kamēr tagadējie saimnieki tās pārpirka un iekārtoja pēc sava prāta. Nopietniem biznesa cilvēkiem šeit ir iespēja nevien ieturēt biznesa maltīti omulīgā restorānā, bet arī organizēt dažādus seminārus un saviesīgus pasākumus, izvēloties kādu no 4 semināru telpām. Tām piešķirti gada laiku nosaukumi – vasara, ziema, pavasaris un rudens. Piemēram, zālē vasara ir iespēja rīkot semināru 40 līdz 70 viesiem. Nosaukumi piešķirti arī abiem viesnīcu spārniem un katram numuriņam. Viesnīcas kreisais spārns dēvēts par puķu māju, bet kreisais par tējas māju. Arī katrā numuriņā pie sienas novietot atbilstoša glezna, kas raksturo tā nosaukumu. Piemēram, šis luksus numurs nosaukts par zemeņu istabu, tāpēc sienu rotā gleznas herbārijas ar meža zemenēm, kas lasītas turpat netālu pļavā. Praktiski viss šajā viesnīcā, ko skata acis, ir radīts Latvijā. Tas attiecas gan uz mēbelēm, gan durvīm, gleznām pie sienas, pat tējas krūzītēm spā salonā. Interesanti, ka 1995. gadā šī bija pirmā un vienīgā viesnīca Siguldā. Līdz ar to ir daudz stāstu un atgadījumu, ko saimnieki zina stāstīt. Reiz viesnīcā nakšņot ieradās kāda starptautiska militāra organizācija, bet tonakt notika arī kāzas. Starp tiem viesiem bija ļoti daudz melnādaini, tumšādaini. Un viesi kāzu jau bija tādā zināmā kondīcijā iedzerot un jautrības spēlēt. Viņi saprata, ka ir iebraukuši čigāni. Un ienākot šiem viesiem, tie bija ļoti nopietni ranga, tajā laikā vienīgā viesnīca cilvēki. Viņus ar drausmīgām ovācijām visi sagaidīja un metās tā kā, čigāni ir atnākuši. Un viņi neko nesaprot, viņi stāv pilnīgi apstulbuši, jo viņi nebija gatavi tādai sagaidīšanai, kā viņi vēlāk otrā dienā teica un prasīja, kāpēc mūs tik emocionāli visi sagaidīja. No 6 istabiņām sākumā viesnīca izaugusi līdz 30 numuriņiem tagad. Kādreiz aizaugusi pļava tagad ainaviski iekārtota un to ieskauj ezers ar dīķiem. Tieši tāpēc viesnīca Ezeri ir ļoti iecienīta kāzinieku vidū. Šeit notiek ne tikai svinības, bet norisinās arī dažādas laulību ceremonijas teritorijas dārzā, kurā jaunlaulātie, piemēram, stāda viesnīcas darbinieku dāvātos rožu dēstus. Īpaši jaunajiem pāriem viesnīcā tiek piedāvāta spā procedūra laimes pļava, kuras laikā spā priekus jaunais pāris bauda vienlaicīgi, kā piemēram masāžu. Arī pārējie viesi var izvēlēties kādu no sev tīkamākajām spā procedūrām, kuru saraksts gan nav īss, taču šīs ziemas aktuālākais piedāvājums ir procedūra mundrā dzērvenīte. Ierodoties kompleksā, sākumā varam sasildīties aromātiskā somu saunā vai turku pirtī. Arī peldas priekus varam izvēlēties pēc gaumes un sirds patikas. Proti, atvēsināties augstajā baseinā, masēt pēdas vēsajā un siltajā pēdu masāžas vannā vai arī peldēties 36 grādus siltā baseinā. Pārdrošākie var doties laukā relaksēties siltā, tvaikojošā āra burbuļvannā, raugoties uz apsnigušo mežu. Bet asāku izjūtu cienītāji var nopeldēties augstā baseinā, kas izvietots uz terases. Pēc atpūtas saunā un peldes spā baseinos varam doties uz ķermeņa atjaunojošu pretnovecošanas procedūru jau pieminēto mundro dzērvenīti. Sarkans tvielītis uz durvju roktura nozīmē notiek procedūra.
Sākumā tā paredz pusstundu ilgu laiskošanos spā veselības kapsulā. Tā uzkarsē ķermeni, sniedzot tādu kā pirca efektu. Ķermenis atslābst, atveras poras, bet gaismas un aromātu terapija nomierina prātu, ko papildina arī meistaras relaksējošā galvas masāža. Procedūras mundrā dzērvenīte pamatā ir ekskluzīvs dzērveņu skrubis, kas nevien attīra ķermeni no atmirušajām ādas šūnām, bet arī tonizē ādu, padarot to daudz tvirtāku. Pēc skrubēšanas ķermenis kapsulā tiek automātiski noskalots, lai var veikt pārējo procedūras posmu – masāžu. Masāžai atvēlētā stunda atbrīvo ķermeni un muskuļus no ikdienas saspringuma un stresa, bet kvalitatīvas masāžas eļļas padarīs ādu maigu un zīdainu. Pēc vairāku stundu ķermeņa ilgas lutināšanas procedūras noslēgumā seko neliela atpūta miera oāzē, jeb tējas istabā. Piparmētru tēja ar medu sasniegtās pozitīvās sajūtas pastiprinās un paildzinās. Mēs esam sapratuši, ka cilvēks priecīgs var būt tikai tad, ja viņš mīl pats sevi. Un ik pa laikam noteikti vajag atļauties to, kas jums sagādā prieku. Vienam varbūt tas ir spā, otram varbūt tā ir pastaiga, trešajam varbūt tā ir vienkārši kaut kāda īpaša romantiska nedēļas nogala. Tas ir pilnīgi vienalga, kas, bet lai cilvēks justu, ka viņš kļūst priecīgs. Jo mēs priecīgi varam būt tikai tad, ja mēs šo prieku paši radam. Uzņēmuma filozofija ir varēt visu un pielāgoties ikvienam. Ja kāds prasīs zirgu izjādes vai, piemēram, skaistas ziedu kompozīcijas istabiņā, tas tiks izdarīts. Būtu ļoti jauki, lai katrs cilvēks darītu to, kas viņam ļoti patīk. Nevis tāpēc, lai pelnītu daudz naudas, bet lai tas būtu pirmkārt sirdī pašam, gan uzņēmējam, ka tas viņam ļoti patīk. Un pēc tam nāks arī nauda, bet nevis primāro uzlikt naudu, un tad darīt darbu ar kaut kādu slogu. Man tas ļoti patīk, šis darbs, ko es šeit daru, un tad, kad to ar prieku to dara, tev arī domas nāk, un arī darbinieki apkārt salasās tādi, kas dara savu darbu ar prieku, un tad, kad ir šāda komanda, tad var milzu kalnus gāzt. Viesnīca Spā ezeri atrodas dabas ieskautā vietā, klusā Siguldas privātmāju rajonā. Šeit tik viens atpūtnieks vasarā dzirdēs putnu treļļus, bet ziemā varēs baudīt mierpilno balto skaistumu.